Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radioraidījumu. Ar jums kopā esmu es, Girts Jaunzems. Šodien Adventistu vispasaules radio ēterā aicinām jūs uz īpašu sarunu par ticību, kalpošanu un Dieva darbu tur, kur vārdi tiek sadzirdēti citādi. Šodien studijā Vinetas Krauliņas saruna ar 7. dienas adventistu nedzirdīgo draudzes mācītāju Vinetu Laudurgu. Kā evaņģēlijs sasniedz cilvēkus klusumā? Kā Dievs uzrunā sirdis arī bez skaņas? Un kāda ir draudzes nozīme nedzirdīgo kopienā? Palieciet kopā ar mums Adventistu vispasaules radio ētrā.
Sveicināti, mīļie radioklausītāji! Šodien ar mani studijā ir mācītāja Vineta Laudurga, un viņa ir ļoti unikāla mācītāja, jo viņa strādā ar kādu īpašu cilvēku grupu. Sveicināti, Vineta! Sveicināti! Vai tu vari nedaudz pastāstīt par sevi, kā tu pirmo reizi iesaistījies nedzirdīgo kalpošanā un kopienā? Mana pirmā saskare ar nedzirdīgo grupu kā tādu bija 1992. gadā, kad pie mums uz Latviju bija atbraucis evaņģēlists Kenets Mitlaiders, un viņš ieteica, lai mūsu draudze uzrakstīja lūgumu nedzirdīgo biedrībai un uzaicina nedzirdīgos uz evaņģelizācijas pasākumiem. Kāpēc viņš to tā darīja, jo mums tas bija liels pārsteigums. Izrādās, ka viņam pašam bija saskari ar nedzirdīgiem cilvēkiem, jo viņa ģimenē, ja es pareizi atceros, tad viņa mazmeita bija vājdzirdīga vai nedzirdīga. Jā. Līdz ar to viņš to ieteica, draudze viņam laipni paklausīja, uzaicināja nedzirdīgos, nedzirdīgi ar visu tulku atnāca uz mūsu draudzi, uz tiem pasākumiem. Piedalījās visos evaņģelizācijas pasākumu vakaros. Es atceros, tā bija liela grupa, tur ļoti bija daudz liela cilvēku. Jā, un daudz arī no viņiem izvēlējās nokristīties. Un tad, kad šie cilvēki nokristījās, viņi jau bija mūsu draudzes locekļi, evaņģelizācijas pasākumi bija beigušies, un sākās aktīvais draudzes darbs. Ikdiena. Un tad atklājās, ka draudze vispār nezina, ko viņi ir uzņēmusies, kas tie ir pa cilvēkiem, kas ir atnākuši uz mūsu draudzi un ka viņiem jāstrādā citādāk. Tad pagāja kaut kāds laiks. Mūsu draudzes bībeles skolotāja Benita Matisona ar viņiem strādāja kā ar grupu, bet tad viņa aizgāja atvaļinājumā un viņa teica, Vineta, atnāc tu, novadi viņiem sestdienās tur bībeles to izpētes grupiņu, izmāci viņiem tēmas. Un es tā teicu, man vispār nekad nav bijusi nekāda saskara ar to, un vispār es neesmu bībeles skolotāja. Viņa teica, tev jau tās valodas padodas, jo es tieši tajā laikā studēju filoloģiju. Viņa teica, tev jau tās valodas padodas, tev sanāks. Un tā es sāku strādāt ar nedzirdīgajiem. Protams, ka es zīmju valodu nemācēju, mums bija tulks, kas nāca no nedzirdīgo biedrības. Un faktiski mēs tandēmā ar tulku strādājām kaut kādus gadus, 2, varbūt tā, bet es nemācēju zīmju valodu. Un tad tulks pabeidz savu darbu, aiziet projām, bet nedzirdīgo grupa paliek, jo viņiem vēl ir jautājumi, ko viņi ir saklausījuši tēmā, kas viņiem vēl ir neskaidrs, viņiem varbūt kaut kādi jautājumi pašiem ir radušies, bet es nemāku uz viņiem atbildēt, jo man nav zīmju valoda. Un viņi arī man nemāk pajautāt. Viņi var kaut ko uzrakstīt, varbūt uz papīriņa. Un tad nedzirdīgie paši atnesa man milzīgu, tādu ķieģeļu smagumu grāmatu, kas bija vecā zīmju valodas vārnīca. Viņi saka, lūdzu, Vineta, te ir zīmes, mācies. Protams, ka es pirmo iemācījos alfabētu, burtus parādīt, jo es nāku no pilnīgi dzirdīgas vides, no pilnīgi dzirdīgas ģimenes, un es esmu visu bērnību vienmēr bijusi saistīta ar mūziku, un pārslēgties tagad no skaņas tikai uz vizuālo man nebija viegli. Un bija pat tā, ka es iemācījos kaut kādas zīmes, es viņiem varēju parādīt, bet es neko nesapratu, ko viņi man rāda pretī, jo es nezināju, uz ko lai skatās. Uz seju, uz muti, uz acīm, uz rokām, un būtībā pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr es sapratu, kur jāskatās. Jā, tā kā tas nebija viegli. Vai tagad tu jūties brīvi šajā te zīmju valodā? Tagad jau ir pagājuši vairāk kā 30 gadi, un tā ir mana darba valoda, jā, un būtībā ikdienā es runāju zīmju valodā, jā, tā kā tas ir ietrenēts jau. Brīnojam. Vineta, kā šobrīd izskatās adventistu nedzirdīgo grupa Latvijā? Cik apmēram cilvēki ir šajā grupā un kādas ir jūsu regulārās aktivitātes?
Nedzirdīgo grupa, tā, kas sanāk kopā, fiziski sanāk kopā Rīgā, ir 48 cilvēki. Pēc saraksta. Daudz, jā, tur ir gan veci cilvēki, jā, kas ir pensionāri, kas ir arī slimi jau, kuri no mājas nenāk ārā. Tur ir arī cilvēki, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm strādāt. Tā kā grupa ir pietiekami liela, bet viņa ir tā kā sadalīta dažādās daļās. Līdz ar to ir arī dažādi jāstrādā ar viņiem. Katru sestdienu es redzu jūsu grupiņas telpu durvis atvērtas un kustību. Cilvēki nāk iekšā un ārā. Apmēram cik jūs regulāri tiekaties sabatos? Fiziski cilvēki atnāk no 15 līdz 20, apmēram tā. Bet mums ir tāda īpatnība, kā jau es teicu, ka daļa draudzes locekļu dzīvo ārpus Latvijas. Un pasaulē nav izplatīta tāda lieta, ka nedzirdīgi iet uz baznīcu, un viņiem tur ir speciālas nodarbības, ka viņiem tur ir tulki. Protams, baznīcas durvis vienmēr ir atvērtas, bet nav tāda iespēja nedzirdīgam cilvēkam satvert to pašu, ko dzirdīgam cilvēkam. Un līdz ar to šie ārpus Latvijas dzīvojušie draudzes locekļi ir nemitīgi sūtījuši īsziņas un rakstījuši, un arī caur webkameru teikuši, mēs gribam piedalīties dievkalpojumā. Mums nav dievkalpojumi, mēs esam draudzes locekļi. Rūpējieties par mums. Un tāpēc mēs esam tagad izveidojuši tādu eksperimentālu variantu, ka cilvēki no ārzemēm var iezvanīties, un caur planšeti viņi skatās, vēro dievkalpojumu, vēro bībeles nodarbības, kas mums ir sabata skoliņa. Bet mums tur ir tāda problēma, ka tā planšeta ekrāns ir tik liels, cik viņš ir, un maksimāli tur var piedalīties. Tagad mums ir grupa ar 7 cilvēkiem, kas iezvanās. Tie ir gan cilvēki, kas ir ārzemēs dzīvojoši, un tie ir arī cilvēki, kas dzīvo Latvijā, tur no Balviem, no Madonas, no Slokas, no Tūjas, no dažādām tādām tālām vietām. Jo mums ir svarīgi tas, lai viņi var ne tikai redzēt dievkalpojumu un bībeles izpētes grupiņu, bet lai viņi arī var piedalīties, lai viņi var izteikt savus jautājumus, savas atbildes, lai viņi var redzēt arī, ko citi runā šeit grupā, lai tā būtu tā kā vienota draudze. Un tāpēc arī mēs esam savā grupā nolēmuši, ka mums ir vajadzīgas kameras, 2 kameras, lai mēs varam redzēt viņus un viņi var redzēt mūs, ka mums ir vajadzīgs dators ar lielāku ekrānu, lai vairāk cilvēki var pieslēgties, un mēs esam arī tagad sākuši aktīvi vākt naudiņu, tā kā jau, pamazām tā summiņa aug, un mēs ceram, ka šajā gadā, ka mēs varētu šo projektu tā kā jau īstenot, jo, kā jau es teicu, iezvanīties pašlaik var 7 cilvēki, bet, tur ir rinda, ka varētu tā grupa būt apmēram 20 cilvēku liela. Tas jau ir nopietns cipars. Vinet, kā notiek dievkalpojumu sagatavošana? Kā tu gatavo šos dievkalpojumus un ar ko viņi atšķirās no parastiem dievkalpojumiem? Galvenokārt šie dievkalpojumi atšķirās ar valodu, jo to, ko mēs darām, tas viss notiek zīmju valodā. Protams, tad, kad mēs dziedam kopīgās dziesmas, tur ir skaņa, tur ir ritms, tur ir vibrācija grīdā, un tāpēc arī mūsu kabinetam ir posterētas durvis, lai mēs netraucētu dievkalpojumu dzirdīgai draudzei. Bet būtībā visi tie elementi, kas dievkalpojumā ir, gan lūkšanas, gan ziedojumu vākšana, gan ziņojumi, svētruna, dziesmas. Mums ir varbūt atšķirās ar to, ka dzirdīgajiem ir vienkārši dziesmas, bet mums ir kolektes dziesma. Mums ir dziesma, ko mēs dziedam pateicību Dievam, un kā mēs to esam nodziedājuši, tā visi zina, ka tagad ir kolekti jāievāc. Un tad dievkalpojuma noslēgumā mums ir varbūt vēl tāda īpatnība, kas nav daudzās dzirdīgo draudzēs, ka mēs lūdzam pēdējo lūkšanu, un mēs nenoslēdzam to ar āmenu, bet tad nāk nedzirdīgs cilvēks un novada Jēzus paraugu lūkšanu, ko mēs lūdzam visi kopā. Jo varbūt, ka es esmu jau iepriekšējās reizēs teikusi, ka nedzirdīgiem nav viegli lasīt. Viņi redz vārdus, kā burtu savirknējumu, bet viņi nezin, kas tas ir, ko tas vārds nozīmē. Un līdz ar to mana tā doma ir tāda, ka ja Bībeli ir ļoti grūti lasīt, tad mēs vismaz zināsim Jēzus paraugu lūkšanu no galvas.
jā, kas varētu palikt atmiņā arī dažādās citās situācijās, ne tikai baznīcā. Kādi materiāli vai pieejas ir, kas šobrīd visvairāk palīdz nedzirdīgiem tieši saprast Bībeli? Jo mums ir dažādi komentāri, dažādi palīglīdzekļi, bet kas viņiem palīdz studēt Bībeli? Tā ir Bībeles izpētes grupiņa, ja, kur mēs kopā izlasām Bībeles tekstu, un tad mēs to pārunājam, lai varētu saprast. Bet, ja cilvēks nenāk uz dievkalpojumiem, ja viņš nenāk uz šīm te Bībeles izpētes grupiņām, tad zīmju valodā ir tikai Marka evaņģēlijs, ko tu vari noskatīties. Ja, jo tādi rakstītie teksti, man pat grupā ir tādi cilvēki, kas tiešām kas nesaprot vārdus. Reāli nesaprot. Jā, varbūt tu vari tieši arī pastāstīt par šo Marka evaņģēlija projektu nedaudz. No Marka evaņģēlijas, kā mēs viņu esam iztulkojuši, tā ir tieši Bībeles lasīšana. Tie ir tieši Bībeles panti, Bībeles teksti, tā kā tas ir Bībelē. Marka evaņģēlija tulkošanas projektu mēs uzsākām pirms 6 gadiem. Tas ir speciāli domāts nedzirdīgajiem, lai viņi varētu nelasīt Bībeli, bet Bībeles tekstu redzēt sev saprotamā zīmju valodā. Šim te projektam vēl viena laba lieta ir tā, ka tas nav iztulkots tikai zīmju valodā, bet tur ir klāt arī attēli, kas parāda gan to kolorītu, gan arī tos personāžus, palīdz cilvēkam iejusties Jēzus laika kolorītā. Šis Bībeles tulkojums ir pieejams internetā. To var atrast gan Bībeles biedrības mājaslapā, jo tas ir tāds oficiāls Bībeles tulkojums, gan arī vienkārši ierakstot Google Marka evaņģēlijas latviešu zīmju valodā un uzreiz parādīsies tā pieeja. Tas ir viens no variantiem, kā var nedzirdīgs cilvēks iepazīties ar Bībeli. Tad vēl mūsu nedzirdīgo grupas Facebook grupā. Tur mēs liekam iekšā Bībeles stāstus. Vienkārši iefilmējam zīmju valodā Bībeles stāstus un pieliekam klāt arī attēlus. Vēl tādā veidā var iepazīties ar Bībeles stāstiem, vispār ar Bībeles saturu. Un tagad mums ir piedāvāts projekts tulkot Bībeles stāstus 3D formātā, kas ir ārkārtīgi skaisti, manuprāt. Ļoti interesanti. Jā, šo projektu ir sagatavojusi Zviedrija. Viņiem ir jau gatavs sagatavs, tas 3D formāts, visi zīmējumi, visa tā vieta un cilvēki. Un mēs vienkārši nofilmējam zīmju valodā to sižetiņu, to tekstu un aizsūtam uz Zviedriju, un Zviedrijā paši viņi saliek kopā ar attēliem. Ļoti skaisti. Kad nedzirdīgie to ieraudzīja, īpaši pie radīšanas stāsta, kā tur visas planētas riņķo, un tad uzreiz ir tas ieskats, kā tas vispār viss notika. Un cik brīnišķīgi, ka jums radās tāda sadarbība ar Zviedriem. Jā, tas pilnīgi negaidīti mums nāca, kad mēs atbraucām uz Zviedriju, mēs satikāmies ar Zviedru baptistu ticīgajiem, un viņi mums uzreiz paši piedāvāja, ka viņiem tāds projekts ir un vai mēs negribam pieslēgties. Lieliski! Es saprotu, ka nedzirdīgie vai vājdzirdīgie ir tādi paši cilvēki kā katrs no mums, ka viņi tāpat lūdz Dievu, un Dievs tāpat atbild uz viņu lūgšanām, kā uz mūsu lūgšanām. Bet vai ir tev kāds stāsts vai kāda liecība, kas īpaši tā spilgti parāda, kā Dievs darbojas nedzirdīgo vidū? Jā, tādi stāsti ir. Un, kad es tā pārdomāju tavu jautājumu, tad man jāsaka, ka dzirdīgo draudzē, man liekas, ir daudz ātrāk sasniedzami tie rezultāti. Teiksim, kad cilvēks iepazīst ar Dievu, tad kaut kā tā eksplozija notiek ātrāk. Nedzirdīgo dzīvē tas var aizvilkties gadiem, un tas man māca saprast, cik ļoti pacietīgs ir Dievs. Cik varbūt es pati nejūtu, cik Dievs ir pacietīgs ar mani, bet tad, kad es skatos uz citiem cilvēkiem, kur liekas, nebūs, šeit nekas nenotiks, jā, tas cilvēks neko nesapratīs, un viņš ir atpakaļ pie savas vecās dzīves, bet tomēr paiet gadi, daudzi gadi, un parādās rezultāti. Un mums bija tāda sieviete, kura nāca, jau kā jauna sieviete, viņa nāca pirms gadiem
18, varbūt pat 20 gadiem. Ļoti, ļoti sen tas bija. Viņi nāca un visu nedzirdīgo grupu kopā, un visi mācījās, un viņi bija tāda ļoti strauja rakstura, viņi diezgan daudz konfliktēja, dēļ tā sava straujā rakstura, bet vienalga viņai bija vilkme pie Dievu. Viņi tika mācīti, viņai arī izņēma visas bībeles stundas, viņi nokristījās, viņi ir oficiāli mūsu draudzes locekli. Bet konflikti arvien kļuva lielāki, un mēs bijām priecīgi drīzāk, kad viņa nav, nekā ka viņa ir ieradusies. Un viņai vispār ļoti nelaimīga dzīve. Viņa no tādas nelabvēlīgas ģimenes ir nākusi, un tā ģimenes vide ir bijusi tik nelabvēlīga, ka viņa nav varējusi justies droša savā mājā, un viņa būtībā ir augusi internātā, nedzirdīgo skolā. Nu, lūk, tāds cilvēks ar salauztu dzīvi. Protams, ka cilvēks sevi jūtas nelaimīgs, viņa lietoja alkoholu, un dzīve bija tāda, kas nepalīdz viņai augt, kas tikai gremdē. Un tā viņa pamazām aizgāja no draudzes. Viņa skaitījās draudzes locekli, viņa ļoti cienīja Dievu, bet viņa vairāk nenāca pie mums. Un pagāja gadi, un mēs viņu satikām nedzirdīgo biedrībā, mēs viņu satikām sabiedrībā vispār. Bet viņi vienmēr, kad pienāca klāt pie mums, sasveicinājās, un teica, tie ir mani brāļi un māsas, tā ir mana baznīca, tā ir mana draudze. Un tā pamazām tie gadi gāja, un tagad viņi ir projām ārzemēs, un no ārzemēm viņa mums zvana, viņa saka, sūtiet man bībeli, sūtiet man grāmatas. Viņa saka, es tagad esmu sapratusi, cik man briesmīga dzīve ir bijusi, un tā dzīve ir radikāli izmainījusies. Radikāli. Viņa saka, es tagad sapratu ārprāts, kā es esmu runājusi ar cilvēkiem, kā es esmu uzvedusies, kas man vispār bija, kādas man bija vispār domas. Un viņa arī mūsu Facebook grupā ielika savu liecību iekšā, kas bija ļoti gara, pilnīgi 3 daļās, un tur bija tik daudz skatījumu, man liekas, ka tur viss nedzirdīgo biedrība noskatījās to, jo tiešām cilvēks, kas bija tik ļoti salauztu dzīvi, tik ļoti zemu, gadiem, un viņa bija pat salauzusi par savu veselību. Viņai bija reāli ļoti, ļoti, ļoti smaga ar veselību. Un tagad mēs redzam, ka tas viss ir izmainījies, ka Dieva žēlastībā, ka viņa sajūt Dieva mīlestību, ka tā viņu ieskauj, un ka viņa grib mīlēt cilvēkus, viņa grib darboties, viņa saka, es tagad esmu ārzemēs, es tā gribētu būt kopā ar grupu. Un viņa bija tā, kas visu laiku uzstāja, jau gan kaut kādu pusgadu, pirms mēs vispār sākām šo te projektu ar iezvanīšanos. Viņa saka, es gribu piedalīties dievkalpojumos, man tā pietrūks Dievs, man tā pietrūks draudze. Mēs to nekad nebūtu varējuši iedomāties, ka tieši šis cilvēks varēs izmainīties. Ļoti pamācoši, man jāsaka, tiešām tāda pacietības audzināšana. Mēs neprotam skatīties ar Dieva acīm, vai ne, bet Dievs ir žēlstības Dievs. Es jau gribēju pateikt vēl vienu piemēru. Mums pat ir sākus nākt kāda sieviete, arī ļoti tāda interesējas par draudzi, interesējas par Dievu un vēlas mācīties Bībeli. Un mēs ar viņu runājamies. Es viņai saku, kā tev tā ienāca prātā, tā pēkšņi nākt pie mums šeit uz šo te adresīti. Un viņa arī saka, pirms gadiem daudziem, viņa pat neatcerās pirms cik gadiem, ka viņa ir bijusi, ka viņu ir uzaicinājusi kāda mūsu draudzes māsa Aleksandra. Viņa ir atnākusi te, bet viņa tā paskatījusies tā, un aizgājusi. Un tā Aleksandra viņai ir teikusi, tu būsi šajā draudzē, nākotnē pēc kādiem gadiem tu redzēsi, tu nāksi te. Un tagad ir pagājuši daudzie gadi, māsa Aleksandra jau kādus 15 gadus ir mirusi, un viņa ir atnākusi. Viņa saka, jā, viņa man to teica, un te es esmu. Tāds tiešām ticībā teikti vārdi. Vineta, ko tu pati šajos gados esi iemācījusies par Dievu, kalpojot šai nedzirdīgo grupai? Galvenais, ko es esmu iemācījusies, ka Dievs ir ļoti, ļoti pacietīgs. Un ka man ir jābūt tik pacietīgai pret citiem cilvēkiem, cik Dievs ir pacietīgs pret mani. Tas ir gan vai neizmērojami. Un tas ir tas, ko es joprojām mācos. Un ar katru gadu arvien vairāk saprotot un izjūtot Dieva mīlestību, gan pret sevi, gan arī dzīvē, es mācos mīlēt citus cilvēkus.
it īpaši manā grupā, un tad, kad es runāju kādreiz vai stāstu par savas grupas cilvēkiem vai savas grupas problēmām saviem kolēģiem, tad tur viens otrs saķer galvu un saka ārprāts, kā tu to vari? Bet jāsaka, ka Dievs ir kaut kādā veidā iedevis man pacietību, ka es varu strādāt ar šiem cilvēkiem. Un es tā kādreiz esmu padomājusi, ja man vajadzētu strādāt tādā pašā apjomā ar dzirdīgiem cilvēkiem, es droši vien nespētu būt tik pacietīga. Slava Dievam! Vai tev ir vēl kāds nākotnes ieceres nedzirdīgo kalpošanā vai kādi projekti, kurus tu vēlētos īstenot? Pagaidām mums ir tas 3D video stāstu projekts, jo tas ir tagad tikai sācies. Un es saprotu, ka tas varētu vilkties kādu laiku, jo, kā mēs visi zinām, Bībelē ir 66 grāmatas, un tur ir ļoti daudz stāstu. Jo, cik es saprotu, tad Bībeli tulkot, tas būtu sarežģīti, tas ir grūti, bet tādus stāstus iefilmēt un parādīt cilvēkiem, lai vispār nedzirdīgie saprot, kas ir Bībelē, kas ir tie stāsti. Tas būtu vieglāks variants, un tas būtu arī varbūt tas pirmais solis, tas pirmais svarīgākais solis, kas būtu jāpaveic. Vinet, es apzinos, ka tavs darbs nav bijis viegls, un droši vien nav arī ļoti viegls tagad, bet jā, es tev abrīnoju, ka tu to dari, un es ticu, ka tā ir liela svētība, ko tu esi izvēlējusies darīt, un tagad jau tik daudz gadus dari, un no sirds novēlēju arī šajā gadā projekti īstenotos un sapņi piepildītos, un lai visam pāri ir Dievu lielā pacietība un mīlestība. Paldies, jā, tas viss Dieva žēlstībā. Tas ir tikai Dievs, kas to visu audzē un dara. Āmen. Acis mani redz, tavas acis mani redz, kur vien eju, tas mani pavadā. Tavas acis mani redz, tava roka mani ved, tava cauri grūtībām tā mani nes, tava roka mani ved, tava balss mani sauc, tava balss mani sauc, sakot tev, tā mani aicina. Paldies jums, dārgie radioklausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!